Sirds sarunas ir atbalsta centra Tilts un Latvijas Kristīgās alianses bāreņiem organizēts sarunu cikls par ģimeni, bērnu un attiecībām. Sarunas no sirds un par būtisko. Labdien! Mani sauc Dace Rence un šis ir kārtējais sirds sarunu ieraksts. Un šodien mana īpašā viese ir atbalsta centra Tilts Audžu ģimene, Audžu mamma Anna Turka. Un kādēļ tieši Anna? Es vaicāju kolēģiem, vai varētu ieteikt kādu iedvesmojošu, pieredzējušu, kompetentu Audžu mammu, kā iedvesmu mūsu klausītājiem un skatītājiem. Un viena no pirmajām kandidātēm, Anna, bija tu. Labdien, sveiki! Sveika! Paldies, ka tu atradi laiku šodien būt šeit. Un, jā, es patiesībā man jāatzīst, ka es par tevi zinu tikai no kolēģu nostāstiem, un man ir prieks par šo mūsu laiku kopā. Un kā tu vēlētos, lai es tev piesaku, ko tu vēlētos, lai klausītāji un skatītāji par tevi zina, kāda būtu tava vizītkarte? Es laikam esmu pieredze bagāta Audžu māte. Tas arī viss, es nezinu. Es sevi nekā īpašāk nejūtu. Vienkārši Audžu mamma un viss. Audžu mamma. Mēs jau pirms ieraksta sākuma paguvām par diezgan daudzām interesantām tēmām parunāt, un man bija visu laiku jāsaka, Anne, pagaidi, šis būs jāstāsta ieraksta laikā. Bet varbūt sākam ar to, kad, kā tu nonāci līdz šim lēmumam, jo parasti ir kā cilvēki, kad viņi uzzina par Audžu ģimenēm, par adoptētājiem, tiem, kuri nav ar to saskārušies, šķiet, ka tie ir tādi izredzētie cilvēki, tur ir jābūt īpašam aicinājumam, kaut kādām, protams, ir jābūt zināšanām un tā, bet, kad nē, tas ir kādiem citiem, ne man. Un mēs gribam parādīt, ka Audžu ģimenes ir cilvēki, kas dzīvo starp mums pavisam kaut kādā ziņā parasti, vienkārši ļaudis. un varbūt ieskatam, kāds bija tavs ceļš uz šo, ko tu pirms tam darīji, un kādēļ tu un tava ģimene spērāt šo soli? Tātad, ļoti sen tālā pagātnē es strādāju sociālajā dienestā. Un tas bija tas laiks, kad krīze bija ļoti, ļoti sarežģīts laiks. Es vienkārši izdegu. Es izdegu, darba apjoms bija milzīgs, un citreiz es neredzēju tam nekādu pozitīvu rezultātu, jo daļa cilvēka nāca vienkārši pakaļ pabalstam. Tāpēc, ka viņu varēja formāli nokārtot. Paralēli sociālajiem dienestam es strādāju grupu dzīvokļos par sociālo rehabilitētāju. Un tur es sapratu, ka es daudz vairāk varu izdarīt, es varu kaut ko jēgpilnu darīt. Mans uzdevums bija sagatavot cilvēkus patstāvīgai dzīvē. Tā kā viņi bija visi no institūcijām un deinstitucionalizācijas rezultātā mans mērķis bija sagatavot viņus, ka viņi var patstāvīgi iemācīties apmaksāt rēķinus, dzīvot dzīvoklī, iet uz veikalu, pavadīt brīvo laiku un pat strādāt. Bet par cik tā bija nevalstiskā organizācija, tas ienākums no šī darba bija krietni par maz, un par cik es kā sociālais darbinieks, es zināju, ka ir tāda iespēja kļūt par Audžu vecāku un par to saņemt atlīdzību. Lūk, tā arī sākās. Sākumā vienkārši doma ienāca, runāšana ar vīru, ka mēs to varētu, uz to brīdi bērnu mums savu nebija. Tā kā vairāk, laikam, veltījām savu uzmanību izglītībai un karjerai, es nezinu, kā vēl to nosaukt. Tā kā atlikām to bērnu ienākšanu mūsu dzīvēm. Kāpēc ne? Ka tie bērni, tā pirmā informācija bija, ka tas bērns var ienākt mūsu ģimenē uz periodu, kamēr vecāki nokārto savas grūtības. Un mani ļoti apmierināja šie
īsa formāta varianti, kāpēc ne. Es varētu dot pajumti, ēdienu, parūpēties par to bērnu, kamēr tie vecāki tur atrod darbu, aiziet līdz narkologam, tur atrod dzīves vietu vai vēl kādas savus mīnus nokārto. Tad mēs izgājām apmācības, mēs gājām apmācības Dūjā. Ļoti interesants apmācības, pat ja es nekļūtu par auģu ģimeni, es to kā milzīgu ieguvumu uzskatu. Tas tā kā augstskolā tu mācies vienu, bet atbalsta grupa tieši, kad tevi sagatavo, tu pilnīgi pieskaries tā realitātei maksimāli, tu ļoti, ļoti interesanti. Bija, tālūk, tad ienāca pirmais auģu bērns. Mūsu ģimenē mēs nokārtojām visu nepieciešamās formalitātes, ieguvām statusu. Jā. Tas bija cik gadus atpakaļ? Tas bija gandrīz 13 gadus atpakaļ. Jā, un man likās, redz, pirms tu paņem bērnu pie sevis, tev prasa, kādu bērnu tu gribētu paņemt un cik daudz. Un es teicu, māzu 5-gadīgu meitenīti. Man tā kā nebija meitenīte, man saka, ir puisīts 6-gadīgs. Labi, ir puisīts, braucām uz Allažiem, pakaļ puisītim. Un tas pirmais bērns bija tik sarežģīts, es pat ar vārdiem nevaru izteikt, cik sarežģīta tā pieredze bija. Ļoti traumēts bērns. Pusgadu es ar viņu nodzīvoju ar šo bērnu. Pēc pusgada nomira mana māma, un man nācās lidot uz Īriju visu kārtot, lai apglabātu māmu. Un uz to periodu to bērnu negribēja pieskatīt neviens. Es izmantoju iespēju ievietot bērnu krīzes centrā, no kura man zvanīja veselu mēnesi. Tik traki tas viss bija. Es pieļauju, ka vēl tos 13 gadus atpakaļ ne tikai sabiedrība bija maz gatava, bet arī institūcijas daudz kam nebija gatavas. Nezinu, tāpēc, ka man krīzes centra darbinieki atļāvās zvanīt uz Īriju, un kad tad jūs paņemsiet atpakaļ to bērnu. Ļoti sarežģīts bērns bija. Un es atgriezos uz Latviju un sapratu, ka es to darbu nedarīšu vairāk. Tas ir ļoti sarežģīti. Un tā sanāca, ka man bija tāda ļoti pozitīva bāriņties darbiniece, kura manu vispār neņēma vērā. Viņa man teica, labi, atpūties. Viņa man zvanīja pēc mēneša, teica, Anna, ir tik forši viens jauks bērniņš. Un patiesībā, ja viņa nebūtu bijusi tik jauka un savā ziņā uzstājīga, es laikam pēc tās pirmās pieredzes vairāk arī to nedarītu. Un tas otrs bērniņš bija jau pusaudzis, liels, garāks par mani. Bet par cik man tas pirmais bērns bija ar tādām, likās grūtībām, ka es domāju, ok, labi, es mēģināšu. Un tā es pamēģināju. Un faktiski ar to otru auģu bērnu es sapratu, ka tas darbs ir darāms, ka nav visi kā mans pirmais auģu bērns. Lūk tā. Jā. Un par šiem gadiem, tātad 13 gadiem, tie kopā ir jau bijuši cik? 13, man liekas 13. Vai pēdējais auģu bērns ir 13. vai pēdējais auģu bērns ir 14. Es jūku, jo ir bērni, kas pie manis īslaicīgi, ļoti maz ir pie manis bijuši īslaicīgi, kuri atgriežās bioloģiskā ģimenē. Pārsvarā pēc otrā auģu bērna man bija pusauģi, kuri tā arī no tiem saviem 16, 14 līdz pilngadībai palika. Tā viņi gāja savā, tālāk viņu nākotne ir patstāvīgā dzīvē. Vai jūs kā ģimene uzturat kontaktus ar šiem lielajiem bērniem? Jā, tiem, kam nav bioloģisko radinieku, ar tiem jā, jo kam ir bioloģiski radinieki, asinsbalss ir asinsbalss. Arī otrais auģu bērns, viņš pēc 18 gadiem sameklēja bioloģisko māmu un abi divi iekrita dziļā atkarībā. Jā, diemžēl, ne visi stāsti ir pozitīvi. Tā kā neskatoties uz to, kad
Viņš pie mums nodzīvoja 2 gadus, un arī iepriekš viņš dzīvoja pie aizbildņa, un viņam bija pozitīvs piemērs. Tomēr tas kā tas bērns tur līdz saviem kaut kādiem 7 gadiem ir nodzīvojis, tas atstāja ļoti milzīgu iespaidu uz viņu. Viņš pēc pilngadības sasniegšanas, meklēja to māmu, sameklēja. Viņam ļoti iepatikās ar māmu pavadīt laiku. Negatīvi tā kā caur alkoholu. Un rezultātā māma nomira tieši šī iemesla dēļ, māks pēc gada. Lūk, tā, jā, bet ar pārējiem, kuriem nav šīs negatīvās ietekmes no bioloģiskiem vecākiem, diemžēl. Tā tas ir. Tad savā ziņā es viņam laikam māmu palieku uz visiem laikiem. Uzturam, satiekamies, sazvanamies, sarakstamies. Tā kā apmēram es zinu, kā visiem iet. Jā, tad atpakaļ pie tā tava stāsta pirmsākuma, tad sanāk, ka nebija jau tā, ka tu biji pilnīgi cilvēks no malas, tev bija tā pieredze šī jomā, tu saprati par tām sabiedrības problēmām, vajadzībām, tu jau satiki šos klientus dienestā un aptuveni, tu tā kā saprati, uz ko tu tā kā ej. Jā. Bet vai tev nebija tā kā bail tomēr to darbu tik personīgi un tik dziļi savā ģimenē ielaist un savā mājā, jo viens ir aiziet uz darbu un izdarīt to un atnāk mājās un aizvērt tās durvis un tā kā aiztaisīt to pasauli ciet, vai ne, bet pavisam kaut kas cits ir dzīvot ar to bērnu, ar viņu ģimeņu problēmām un atkarībām un tā, jā, vai tas tevi nebiedēja? Līdz šim biedē, katru dienu biedē. Katru dienu, un tu turpini to darīt? Jā, jo man liekas, tas ir, tas tā kā, protams, vienmēr satraukums paliek, kā būs, tā kā tas ietekmē. Visu laiku es tonusā šo darbu darot, bet es redzu rezultātus, es saprotu, ko es daru, es saprotu, ko es gribu panākt, es to daru, es uz to virzos. Man liekas, ka tas arī ir tas īstais ieguldījums nākotnē, arī manā nākotnē. Tā kā viņi jau nekur no planēta Zeme nav pazuduši, es viņus satieku. Man patiesībā man ļoti sāp sirds, kad es zinu, ka mans otrais auģu bērns klenderē, klaiņo kaut kur. Es mēģinu pati sev pateikt to, ka es no savas puses darīju visu, ko varēju, tie bija tikai 2 gadi, bet tad, kad es satieku auģu bērnu, kurš ir tulīt pabeigs tehnikumu vai ir iegūs izglītību, viņš ir nopircis dzīvokli. Fantastika. Un tas ir tas, kāpēc es to daru. Un es saprotu, visi kārtībā, es visu pareizi daru. Es to varu izdarīt. Es jūtos īpaši. Tu arī esi. Vai jūs ar vīru bijāt uz viena viļņa jau sākotnēji par šo lēmumu? Jā, tev bija tātad šī pieredze darbā, bet vīrs, cik es saprotu, nav no šīs jomas. Jā, vai viņš piekrita, vai bija jāpierunājas, vai tas tāds kopīgs lēmums? Kopīgs lēmums? Nē, nebija jāpierunā. Kaut kā, bet viņš vairāk ļauj man to darīt, kā tas ir mans lauciņš. Jā, viņš ir, bet tā kā visas kaut kādas tur skolas, bērndārs lietas, tur ģērbšanās, ēšanas, tas viss ir man, bet tas nav tikai ar auģu bērniem, tas visai, bērni, tas ir mans lauciņš. Tur, pieņemsim, nezinu, tagad šobrīd viņš mēģina restaurēt lauku māju un pacelt uz donkratiem māju, tas ir viņa lauciņš. Es tur labāk nevajag. Jā. Un bērni ir mans lauciņš. Starp citu, tie pilngadīgie auģu bērni, viņi kopā ar viņu brauc. Tā kā, tā kā, sanāk tā, ka es izauklēju, un tad tālāk viņi turpina tie bērni ar mums uzturēt attiecības un kaut kādas tās veču padarīšanas, viņi vēl joprojām arī zvana tur manam vīram par kaut kādiem tur celtniecības jautājumiem. Tā nekas nebeidzās patiesībā. Bet man ļoti patīk tā doma, kad mans darbs ir tikai līdz pilngadībai. Es tīri, man liekas, psiholoģiski labi jūtos, kad es tikai bet realitātē mēs turpinam. Es gribēju tieši teikt, vai tas ir iespējams līdz bērnu 18. dzimšanas dienai par viņu domāt tikai un tā kā nepieķerties, jo bieži vien jau tas arguments arī, kāpēc cilvēki saka, ka tas viņus atturs par šo soli vispār un kļūt par auģu ģimeni,
tā neziņa, tā nepastāv, it kā tie riski, kas ir, un ja bērns ir jāatgriež ģimenē, vai viņš citur aiziet, bet mēs taču pieķeramies, un es nevaru tā vienkārši palaist. Kā tu uz to skaties? Nu, redz, tāpēc es esmu izvēlējusies tieši šo formu. Mani tas ļoti apmierina, un es to uztveru kā darbu. Tas ir apmēram tāpat kā bērnu ķirurgs. Viņš mīl bērnus, bet ja viņam jātaisa operācija, jāgriež, un ja viņš stāvēs un raudās pie tā bērna, kā tagad es viņam iegriezu, viņš to neizdarīs. Tā arī es pret savu darbu attiecos. Es daudz, kur es pati sevi atdzesēju, vienkārši saku, tas ir mans darbs. Ļauju būt tam, kas būs. Citreiz, kur es jūtu, kad es varu kaut kā ietekmēt situāciju, es izmantoju to, kādu savu viedokli vai uzstājīgāk, bet vispārībā, redzēju, tā pieredze viņa arī nāk ar laiku. Tieši par otro auģu bērnu man ļoti gribējās vēl pēc 18 gadiem. Es vēl viņu meklēju ļoti, ļoti iesaistīju, ķerstīju viņu, un kad uzzināju, ka viņš tur klaiņoja, atkal savāca, un es sapratu, ka tam nekāda jēga nav. Un tad es vienkārši pieņēmu to, ka mums katram ir savs liktenis. Mans uzdevums ir līdz 18 gadiem. Tā kā darīt visu, ko es varu darīt pēc 18 gadiem, ir tā kā ir. Un tas nav ne labi, ne tā tas ir. Tur neko nevar. Kas ir tas prieks vai tas gandarījums tādā darbā, ko tu dari? Vai tu padalīties? Jā. 13 bērni, tas ir daudz. Jā. Tas ir ļoti daudz, un tie stāsti noteikti ir bijuši dažādi, un es domāju, ka tur ir daudz gan asaras lietas, gan naktis nav gulētas, gan protams, bet kas ir tas gandarījums? Vai tas prieks, kas tev liek atkal uz to bāriņties zvanu? Ja? Tā jau parasti notiek, ne? Ir ziņa atbalsta centra WhatsApp grupā, vai ir zvans no sociālā darbinieka, lūk, ir bērns. Patiesībā pēc katra bērna es pats saku, viss šitas bija pēdējais pēc katra bērna. Bet patiesībā tie 13 bērni, viņi nebija tā viens pēc otra 13. Viņi bija paralēli, tur bija procesi notika, viņi ienāk paralēli, vēl kāds pienāk klāt, tad trešais pienāk klāt, tad kāds aiziet, uz bioloģisko ģimeni, kādam pilngadība iestājās, tā tie 13 bērni bija. Mēdza būt tā, kad vienlaicīgi. Man tā sanāca, kad tie pēdējie 3 auģu puikas, 2 puišiem dzimšanas diena bija ar mēnešu starpību. Tātad vienam palika 18 gadi, viņš aizgāja, un pēc mēneša otrs aizgāja projām. Un atvainojiet, kas tev pārēc, viņi tiešām aiziet dienu pēc savas dzimšanas dienas? Jā. Redzi, kā ir. Tā laikam ir mana sociālā darba pieredze. To, kad es nenodarbojos ar kaut kādu radošo darbu. Ko tu domā ar radošo darbu? Es pirmkārtām es to zinu pirms viņiem 18 gadiem, kad nākamajā dienā, kad ir 18 pats nākamajā dienā, tā jau ir mana izvēle, vai viņš paliek pie manis, mēs dzīvojam, mēs kaut ko gaidam, vai viņš iet savā dzīvē. Tad es jau gadu pirms pilngadības es mērķtiecīgi gatavoju to bērnu iešanai patstāvībā. Un ja tev šķiet, ka viņš nav gatavs, vai viņi visi, tu viņus tā sagatavo? Ir pakalpojuma aģentūra, kas ar to nodarbojas, un es arī to zinu. Tā kā ir tie, kas tā kā jauniešu atbalsta centrs, un kāpēc ne? Tā kā es nekrītu iekšā, es nekrītu iekšā, kā tā, un viss notiek. Citreiz, man liekas, tie bērni ir gatavi pastāvīgi dzīvot, it sevišķi tie, kas ienāk ģimenē pusauģi. Man to patstāvību citreiz vajag bremzēt. Nē, mājās, 9:00. Viņi grib patstāvīgi man līdz 12 naktī klenderēt. Nē, noteikumi. Un tad es viņus tādā pārspīlētos rāmjos lieku. Un es zinu, ka pēc tiem 18 gadiem nebūs neviens, kas viņiem tos rāmjus uzliks. Nebūs viss. Un tad viņi visi zvana man.
Pēc tiem 18? Jā. Un ko viņi saka? Nu, prasa, kā man iet, vai drīkst atbraukt ciemos. Tad meklē, Un ko tu saki? Nu, Drīkst braukt ciemos? Nu, tad, kad drīkst, tad drīkst. Kad ir mūsu kaut kāda plāna, tad visi mēs dzīvojam kaut kādu savu dzīvi. Jā, tā ir kaut kāda tāda specifika. Tā nav, nezinu, tie nav adoptēti, tā ir rauģu ģimene. Tā kā, nu, man liekas, ka es ļoti skaidri saprotu, kas no manis tiek prasīts, uz ko es eju, un tas atvieglo to visu. Tāpēc es redzu, lai neizdegtu jebkuru, tev skaidri jāsaprot noteikumi, ko tu dari. Un tā arī ar šo visu. Tev ļoti skaidri jāsaprot, ko tu dari, kāpēc tu dari, un tad tu sevi nededzini, tad tu mierīgi viņu sadod. Vienkārši tu saproti, ka viņi no planētas neko nepazūd. Nekur. Jā, pat arī tie auģu bērni man tagad burtiski nesen no pēdējiem 3 auģu puikām 2 ieguva pilngadību, aizgāja savās dzīvēs, bet viens puika tik sarežģīts bija, kad es tomēr pieņēmu lēmumu atteikties no viņa. Un viņš nokļuva vienā projektā. Jā, vienā projektā, tā kā, kurš tā kā, nu, kā lai pasaka, meža projektā. Meža projektā, tā kā tas mērķis ir viņam tur, nezinu, tā kā individuāli padzīvot un sagatavoties dzīvē. Jā, un bērns atcerās manu numuru no galvas, viņš mani meklē, zvana. Un tu pacēli? Jā, kāpēc ne? Es saku, viss kārtībā, mēs uz pozitīvas nots tiekamies, šķīrāmies un arī par tādām tikšanām, es tā kā saku, nu, atpakaļ kā uz ģimeni. Nē, bet mēs varam satikties. Jā. Un kas tad ir? Nu, tu saki sarežģīts. Nu, lai cilvēki varbūt saprot, kuriem nav bijusi saskara un var likties, nu kā tā paņēma Anna un atdeva. Jā, nu tu saki sarežģīts. Nu, dažādi pakāpes sarežģītības ir. Kas ir tas, nu, kas ir tā sarkanā līnija varbūt tev bijusi, vai kas ir tas, ko tu saproti, ne, šo es nevaru, vai tas man nav pieņemam, vai nē, šis nav manā kapacitātē, vai kā? Laikam psihiskā veselība bērnam. Esmu saskārusies ar to, kad bērniem līdz pilngadībai netiek uzstādītas diagnozes, un man liekas, ka mūsu valstī tās ārstēšanas metodas ir vai nu neadekvātas, vai neefektīvas, vai tas ir tas, kas man ļoti es nesaprotu, kas tas tāds ir. Ja nav organisku traucējumu, tad nekāda diagnoze nebūs. Bet tas bērns, nu, tā kā, un to visu uz kaut kādiem uzvedības traucējumiem noraksta, uz vēl kaut ko. Piemēram, pirmais auģu bērns. Dievs, es pat nezinu. Labi, tur ļoti traumatiskā bērnība viņam bija. Viņš mēģināja suni nogalināt, viņš kliedza, spiedza, spļaudījās, uz palodzēm līda, muka prom, un tas bija 6-gadīgs bērns, un tu nezinu, ko ar to darīt. Un tu mēģini visus iespējamos ieteikumus, metodus pielietot, un nekas nepalīdz. Un šis te pēdējais puika, no kuras atteicos, viņš manā ģimenē ienāca, kad viņam bija 9 gadi, un atteicos es, kad viņam bija 12 gadi. Viņš 3 gadi pie manis nodzīvoja, un tās kaitas, tās problēmas, viņas tā kā līdz ar vecumu uzauga, uzņēma apgriezienus. Mājās, nezinu, viņš laikam gribēja man patikt, vai viņam patika pie manis. Viņš bija samērā jauks, bet ārpus, pārkāpjot pāri dzīvokļa slieksnim, tas bija pilnīgi cits cilvēks. Tas bija agresīvs bērns, neparedzams, viņš varēja demolēt, sist, pudeles sist, iet svešas mašīnas spārdīt, viņš ar naglu uzbruka meitenei, viņš bija pārmērīgi, es teikšu, bīstams pilnīgi. Viņš varēja ar ledus pīkām autobusus, viņš aiz stūra sēdē, sita pa priekšējo stiklu. Viņš meitenei konflikta laikā matus nogrieza. Ļoti tāds neizskaidrojams. To dzirdēt. Un jā.
tad, kad tas bērns ir tavā ģimenē un ar to bērnu sabiedrībai ir problēmas, tad pie visa vainīgs esi tu. Tevi sauc pie atbildības. Un tu mēģini, tu meklē dakterus, tu meklē kaut kādas vēl terapijas, un nekas nepalīdz vispārībā. Un tu saproti, kad nākamreiz viņš izdarīs kaut ko tādu, un ka tu atpakaļ ceļa nebūs vienkārši no turienes. Jā, un tad es nolēmu pārtraukt. Saprotu, cilvēkam no malas kaut ko tādu dzirdot, var šķist, tieši tāpēc es to nedarīšu, un tas nav vispār paveicams. Jā, kad nav jau risinājumi, kā tad, lai tiem bērniem palīdz, un neskatoties uz visu to, uz iepriekš to tevis minēto un pieredzēto, tu tik un tā turpini to darīt? Jā, jo pirmām kārtām tā ir mana pieredze, man ļoti patīk, kad es uzreiz jau neatsakos. Nē, es līdz atteikšanās momentam, tur ir 101 process, mācos, mēģinu, meklēju, jo tad, kad tu atsakies, tu vēlāk, tu kā vainas sajūta ir baigā. Jā, varbūt es varēju tomēr kaut ko vairāk, varbūt es ne ar to speciālistu runāju, varbūt man vajadzēja būt pacietīgākai. Pirmām kārtām par tiem sarežģītiem bērniem, tie nav visi, tas ir daļa bērnu. Otrām kārtām tā atteikšanās, tā ir iespēja. Tā ir iespēja nodot to bērnu, speciālistiem. Jā, institūcijā, jā, ir bērni, kuriem ir nepieciešama nepārtraukta speciālistu uzraudzība, kuriem ģimene īsti noteikti der, bet ģimene nav gatava kaut kam tādam. Tad tu saki kaut ko tādu diezgan revolucionāru. Es gribēju teikt, valda jau tāds uzskats, ka ģimene ir tā pati labākā vieta jebkuram bērnam, ka mums ir jāatrod, un tā ir mūsu problēma vai vaina, ka mēs netiekam ar to galā. Es nezinu, vairāk jāmaksā, vairāk speciālistus vai kā, tad vai es pareizi saprotu, ko tu saki? Kad ir tomēr tādi bērni, kuriem tā ģimeniskā vide nav piemērota, kuri labāk, funkcionē vai kuriem ir vajadzīga tāda institucionāla vide vai citāda forma? Kāpēc es pieļauju, ka visiem bērniem ir nepieciešama ģimene, viennozīmīgi, bet jā, šādai ģimenei ar šādiem bērniem ir nepieciešams īpašs atbalsts, īpašāks atbalsts, specifiskāks atbalsts. Bet arī kā to izvērtēt? Kā izvērtēt, ka tieši šim bērnam būs nepieciešama šī īpašā ģimene? To ir ļoti grūti izdarīt. Un tad jā, tad ir labāk, drošāk visiem, ka viņš ir nepārtraukti speciālistu uzraudzībā, kad man liekas, pašam bērnam tā ir drošāk. Jā. Okay. Man liekas, ka mums ir kur augt. Man liekas, kad varētu sagatavot tādas ģimenes, tādiem specifiskiem gadījumiem, bet, pagaidām, man liekas, mēs vēl procesā esam. Jā. Domājot par tām ģimenēm vai par cilvēkiem, kuri apsvērtu iespēju, iespējams arī darīt kaut ko tādu, ko tu, tīri tā kā darbu to uztvert, nevis, ka tas mērķis ir paplašināt savu ģimeni, kaut kādā mērā varbūt apmierināt kaut kādas savas vajadzības vai savu tukšo ligzdu aizpildīt, Kā tu teiktu, kādas ir tās īpašības, kvalitātes, kompetences, kādām būtu jāpiemīt šiem cilvēkiem? Es domāju, kas tiešām tad ir tāds izdzīvošanas komplekts auģu ģimenei, resursu ziņā vai īpašību vai prasmju ziņā, kurām tiešām būtu jābūt? Man liekas, pats galvenais ir vienkārši vēlme. Pat nav būtiski kāds mērķis ir, vai tu gribi tur aizpildīt tukšo līgstu, vai vienalga, ja tu to gribi, tu to darīsi. Vienalga, vai tas ir merkantilu nolūku pēc, es nezinu, un tagad tas ir tavs biznes kaut kāds. Vienalga, tu to, es laikam pēc sevis spriežu. Man patīk to darīt, es redzu rezultātus, es to daru.
Vai tas ir tāpēc, ka man gribās jautrību mājās, vai tāpēc, ka es gribu kaut ko tur nopelnīt, vai tāpēc, ka es gribu pārbaudīt savas spējas, tur pilnveidot sevi un varēt tikt galā ar to vienalga, man liekas, vienkārši vēlmi to darīt. Kad vai, jā, kaut vai pamēģināt, kāpēc ne? Bet, zin, tā vēlme darīt vai tāda līdzjūtība vai empātija, kas bieži vien cilvēkus vada, viņi jau diezgan ātri var izbeigties pie pirmajām grūtībām, pie tāda pirmā bērna, kurš gribētu izdarīt pāri manam maidzīvniekam. Man tā vēlme varētu diezgan ātri apstāties. Nu, tad tur tomēr kaut kam vairāk vienkārši par tādu emocionālu motivāciju jābūt. Tad kā darbs? Tu vienkārši saproti, ka tas ir tavs darbs. Jā, un tā darbā mēdz visādi notikt. Pat tev forši tā pieeja tāda diezgan racionāla. Kāpēc ne? Jā, nu citādāk, nav tā ļoti emocionāla vai tā ar tādiem vaigiem. Jā, es atceros, ka es runāju ar kolēģi par iespēju tevi intervēt. Man brīdināja teica, Anna teiks, ka viņai tas ir tikai darbs, bet es neticu. Man saka, Annai tas nav tikai darbs, viņa mīl tos bērnus un viņai tie bērni visi ir sirdī, tā varētu būt. Vai iespējams, ka es pati sev mānu? Jā, ka es pati sev mānu, kad tas ir tikai līdz 18 gadiem. Tas ir tikai līdz kamēr tur, es nezinu, pabeigs kaut kādu tur iestādi. Tas ir, un vispārībā, ja kas, mēs neesam viens otram nekas. Tu tā saki? Nu, es nesaku tā, es pati sev tā jāsaka. Ja kas, tas nav mans bērns. Ja kas, ko? Jā, laikam, lai vienkārši neko negaidīt. Jā, es mācos neko negaidīt. Jā, pieņem to, ka rezultāts var būt dažāds. Visādi var būt. Es negaidu pateicību no šiem bērniem vispārībā nekādu. Es vienkārši, kaifoju no tā, ko es daru. Vienkārši es daru, kaifoju, ir rezultāti. Sakot, pēdējais auģu bērns pie manis ienāca zem galda, līda, rēja, ienāca pie manis, tad, kad es pārņēmu to procesu, lai caur pedagoģisku medicīnisko komisiju piešķirtu mācību traucēšanās kodu, un vispār tur ir atpalicība, un tur visā ļoti sarežģīts gadījums, un dzirdes nav bērnam, un kas tur, vāks. Viņi tiešām pie manis ienāca 1. klases beigās, burtus nepazina, ne rakstīt, ne lasīt, vispār neko, un agresīva ļoti bija. 2. klase viņa pabeidz kā gada skolnieks. Parastajā skolā pēc parastās programmas, un tas ir tas, kas mani motivē, es no tā kā gūstu baudu. Jā, tas ir izaicinājums pašai, jā, viennozīmīgi, ko ar šito var izdarīt. Bet, ko tu jūs par naktīm mācījāties? Kā tu to panāci? Nē, es kopā ar saviem bērniem, tā kā savus bērnus, es diezgan daudz nodarbojos ar bērniem. Redzi, manā attieksme pret maniem bērniem, tie ir mani bērni, tie nav bērnu dārza bērni, tie nav skolas bērni, tie ir mani bērni, man patīk to darīt. Tad mums ir attīstam rokrakstu, sēžamies virtuvē pie apaļā galda, visi, jā, tā kā, tad lasīt, es saprotu to, ka mēs arī dzīvojam tādā milzīgā skrējienā, kad nav laika vispārībā, nav laika, un tiešām vieglāk ir bērni piesēdināt pie telefona vai planšetes. Un es esmu laikam nostājusies pretī visam šim, un es saku, nē. Kā tev tas izdodās? Iedod tādus praktiskos padomus, kā vecākam, kurš bērns atnāk vienalga, vai tas ir 2-gadnieks, kurš jau kaut ko ir redzējis, vai 7 gadi, viņš saka, citiem ir, es gribu mammu. Saka, nekas. Te ieslēdzās mana, augstasinība. Nekas. Es vēl arī saku, skaties, ļoti labi mācīsies, tad tu iegūsi labi atmaksātu darbu, un 18 gados visu, ko gribi sev nopirksi. Šitā tu saki? Jā, motivācija mācīties. Viņi saprot, ka citi varianti nav. Bet pie manis arī visi pilngadīgie, kas bija atnākuši, mēs dzīvojam bez skariņjūtīgiem telefoniem. Tiešām? Tiešām. Viss kārtībā. Bet no kurienes vispārībā mana tāda viedoklis par skariņjūtīgo telefonu negatīvs. Un es sapratu, ka labāk tālāk no grēka. Es nezinu, kā vēl to nosaukt. Pie manis ģimenē ievietoja 14-gadīgu puisi ar diagnozi depresija.
bet par cik man ir neliela pieredze darbā ar psihiski slimiem un garīgi slimiem cilvēkiem, tad es ļoti ātri sapratu, ka tā nav, ka te kaut kas nav, tā nav depresija, tā ir uz ātru roku uzlikta diagnoze. Bērns bija ļoti, ļoti smags, smagi izpaudās viņa kaitas, ļoti smagi. Bet, nezinu, laikam, tas arī kaut kā mani neatries. Nezinu, kāpēc to daru tā kā to darbu. Viņam bija, viņš uzkrāja savu urīnu, fekālijas, slēpa, pakoja, tas bija viņš tādā vidē dzīvoja un tepat laikā. Viņš bija ārkārtīgi izskatīgs puisis, likās, ka sakarīgs, bet kaut kādi šie te traucējumi viņam bija. Un es novēroju tādu lietu, kad viņam parādījās skariņjūtīgais telefons, viņš tur iegrima, un tad visas šīs viņa kaitas pazīmes, viņas vienkārši dubultojās, vēl četrkārtīgi. Viņš tā kā vispār par realitāti nekabinājās vairāk kopā. Un tas sākās man tāds garais ceļš pa psihiatriem. Tas arī tāds ļoti, ļoti smags jautājums, jo neliek diagnozes un vispārībā negrib neko ārstēt un vienkārši uzliek, eksistē laikam tikai 2 diagnozes, šizofrēnija un depresija, viss vairāk nekas nav. Un tad kaut kādā sarunā ar psihiatru es vienkārši padalījos ar saviem novērojumiem, kad es brutāli tam lielajam čalim, 2-metrīgiem, es ņemu nost telefonu, es neļauju podziņu telefonu, saku, ko gribi, to darīju, 18 būs, vienalga kādu telefonu. Pie manis tur šitā pēc šiem noteikumiem dzīvos. Un psihiatrs atzina, kad arī viņš novēro, kad visas šīs viedierīces ļoti negatīvi ietekmē tieši bērnus ar noslieci, kaut kādām kaitēm. Un tad es sapratu, ka bērns, viņam nav vispār nostabilizējusies psihe. Nevajag, es negribu izaicināt, likteni. Un, redz, man arī tas pēdējais bērns, viņa ļoti agrā vecumā tika piesēdināta pie planšetes, pie telefona, viņa prata skrūlēt un spēlēt visas spēles, viņa YouTubē zināja kaut kādus visādus kanālus, viņa burtus nepazina, viņa bija ļoti agresīva, viņa kāvās ar bērniem, un viņa tika pie kodu, pie šī mācību traucēšanas kodu, un nonākot pie manis, viņa nonāca vidē, kur nav bērniem telefonu. Es tiešām uzskatu, ka bērniem līdz 16 gadiem nevajadzētu vispār nekādu skariņjūtīgo telefonu. Tiešām tā. Svēta pārliecība. Absolūti, jā. Bet 16, tā kā tas ir, es uzskatu, tas ir daudz nopietnāk nekā mums liekas. Par to ik pa laikam kaut kur sāk runāt, atļaujās, un daļa uztver to nenopietni, pasmējās par to visu, daļa salīdzina ar kaut kādu savu bērnību, un mūsu laikā mums neļauj grāmatas lasīt, un mēs ar lukturīšiem, es uzskatu, šeit nav jāsalīdzina nekas, tas ir kaut kas pilnībā cits. Jā, 16 gadi, tas arī vēl ir, tu vēl esi bērns, tu vēl neko nezini no šīs dzīves, tu nekādas lēmumus īsti vēl nevar pieņemt, bet tas jau ir laiks, kad, labi, tu vari jau kaut ko tur skrūlēt, līst kaut kādos saitos, apmānīt kaut ko tur, un pats es kā notika ar tām meitenēm uz dzelzceļa pārbrauktuves. Vienkārši kaut kur ielogojās, kaut kur norādīja kaut kādu vecumu, paņēma, izīrēja to. Traģiski, jā. Atbildība ir uz vecākiem, un tāpēc es domāju, ka tieši šajā jautājumā pieaugušiem ir jābūt stingrākiem, nav jābaidās būt stingrākiem un uzstājīgākiem, un jā, es esmu pret šiem te. Mēs mācot vecākus sākotnēji kursos, tur ir tāda sadaļa par disciplinēšanas veidiem, par audzināšanu, un tad tas tiek analizēti dažādi tie veidi, tur visatļaujošs, pozitīvs, autoritārs, ja? Un tas gala secinājums ir tāds, kad bērnam ir atzīts un izpētīts, ka bērnam vislabākais ir tas līdzsvars starp struktūru, noteikumiem un gādību.
Jā. Nu, izklausās, ka tev tā struktūra noteikti ir. Jā. Un man liekas, ka es tā nojaušu, ka caur to tavu humoru un to vispārējo tā gādība jau arī nāk klāt, un bērni jau jūt to mīlestību arī. Viss ir. Pat ja tu tā kā saka, tas ir darbs, Jā. Un tad vai es pareizi saprotu, ka to arī savā praksē un pieredzējis, tā kā redzējis, ka tiešām tas nes rezultātus. Protams. Ka tas rāmis ir vajadzīgs, ka tā struktūra un tie noteikumi, ja, bet, protams, līdzsvarā arī ar to mīlestību un gādību. Jā, man tā kā es esmu vecāks, es esmu pieaugusi, es diktēju noteikumus, lai vai kā tas kādam nepatīk, es esmu tā, kura vada to bērnu. Un man tiešām liekas, ka tā ir pareizi, jo tas ir bērns. Viņam vajag to spēcīgo figūru, kura labāk zina nekā viņš. Jā. Un tad es arī, protams, ir arī tas vecums, es sekoju līdzi, tā kā, kam ko drīkst, bet vispār pusauģiem vajag viss stingrāk pateikt, viss vairāk viņus. Man liekas, viņiem tas ir vajadzīgs, viņiem ir vajadzīgi tie rāmi. Tāpēc, ka tā pasaule, viņa ir vilinoša, viņa ir ļoti pievilcīga un bailes šās, bet tad ir tāda bubuls mājās, kur saka, 9 mājās. Es visu laiku tiešām domāju, ka 9 jābūt mājās, un es tak viņiem visiem liku 9. Un cik mums ir jābūt? Es neteikšu. Lai nezinu. Neteikšu. Tas ir konfidenciāli informācija slepena. Neteikšu, tāpēc es, kad uzzināju, kā patiesībā drīkst, es palūdzu, lai nevienam nestāsta, kā drīkst. Ja viņi grib uzzināt, kā drīkst, lai likumos lien un lasa. Tavējie ir mājās 9. Obligāti. Manējie neklenderē nekur vispārībā. Nē, pilnībā. Varbūt, ka tev ir jārīko klausies kaut kādas praktiskās nodarbības vecākiem. Es patiesībā citreiz mana nākotnes vīzija. Es pilnīgi esmu apmākuši. Nāks tiltā strādā? Es paklausies, kā es gribu. Mums ir lauku īpašums. Mēs tādu pamestu nopirkām, un tas ir mūsu hobijs ģimenes. Mēs visus naudas līdzekļus tur vedam un taisam, mēs tā kā 100-gadīga māja būdiņa, mēs tur nodarbojamies restaurēt. Labi, es braucu traukus mazgāt. Es vienkārši nemāku tur neko restaurēt, bet tur tā kā vīrs to nodarbojas. Un man citreiz liekas, ka tāda lauku vide, kur apkārt ir tiešām tikai lauks, un kā rādīt ar tiem klēņotājiem. Viņa kā rādīt. Un es domāju, es varētu tā kā tādā vidē, tā kā ar tiem pusauģiem nodarboties un jārādināt pie kādiem darbiem, lai arī viņi sajustu savu jēgu šajā pasaulē. Nevis tikai mēs kārtējos kaut kāds origau bērnus taisam, jo mēs nevaram pateikt viņiem, šito nedrīkst un šito nedrīkst un ko tad drīkst. Man liekas, kad ir kaut kāda vāja pieaugušo paudze. Man tā liekas. Vāja pieaugušo paudze. Jā. Okay. Jā, un tad ir tā... Bez mugurkaula tā? Absolūti, jā. Jā, un arī par tiem kaut kādām viedierīcēm. Protams, ka vieglāk ir nerunāt ar bērnu, neteikt viņam, ko drīkst un ko nedrīkst. Ej un pasaka pusaudim, ko nedrīkst. Tu dabūsi pretī tā, tev ir jānotur. Tev vienkārši. Pastāsti, kā tu noturi tās emocijas, tās dusmas? Es vienkārši zinu, kas man galvenā. Es esmu boss. Es domāju, viņš Nē, man uzreiz ir nopietnā sēstis. Gribētu ļoti redzēt. Patiesībā es domāju, ka es tik ļoti baidos, kad es viņus varu, tā kā nenovaktēt. Es esmu ļoti nopietna. Tā, ka pilnīgi es esmu, varbūt ir kaut kāda drusku aktieru dotības, ir kaut kas tāds, ka es tur saku, zin kā viņa man 9 mājās? Es teicu, es policijai zvanīšu. Ja tu man būsi 9:01, un pirms tam neesi man padevis nekādu ziņu, kur es policijai zvanu, un tev meklēs ar policiju. Un tu esi reiz piezvanījis? Nekad. Viņi visi, man pat ir bijis gadījums, kad bērnam izlādējās telefons, un man zvana no kaut kāda vienkārši garām gājēja. Tad tas piedod, ka viņi nekad nav nokavējuši, jo tu vienkārši nepiezvani nekad, kad viņi nokavē. Es nekad nepiezvanu. Bet viņi domā. Viņi domā, kas jā, man taču ir iespēja radīt viņiem ilūziju, kā būs. Jā, un kāpēc ne? Un viņi man neklēņoja neviens. Un viss. Un tagad ir tā
tā, nu, tā, tie, kas tie lielie bērni, mēs svējamies. Pasmieties par šo. Protams, jā, par visu, ko. Ir šis tas smieklīgs, nu, tā kā, nu, es nezinu, kā savādāk. Nu, jā, es viņiem saku, tā tas ir. Vai arī, pieņemsim, tagad man ir meitene, man saka, puikas ir bijušas. Es, jā, diemžēl stāstu par kaut kādu pasaules negatīvo pusi, kur nav jāuzticās cilvēkiem, ceļš vīriešu pārstāvjiem. Jā, tas ir viss, tas ir jārunā. Nu, tagad no 9 gadiem tas viss jāprunā. Nu, tā kā jā, to roku jātur uz pulsu. Tu esi visu laiku tonusā. Nav tā, ka tu tā... Nu, es laikam atslāpstu pēc tiem 18. Jo tad es saprotu, es neko nevaru izdarīt. Viss, tas ir liels cilvēks. Viņš 100% dara, ko viņš grib. Un no vienas puses, nu, mani tas noteikti, nu, man vieglāk paliek. Jā, ka viss. Bet ko tavi līdzcilvēki saka par to, ko tu dari? Viņus tas iedvesmo vai biedē? Jo es vienkārši domāju, nu kā mums atrast vēl tādu savus ģimenes kā tu? Pārsvaru biedē. Jā, pārsvaru biedē. Esi kādu iedvesmojusi? Jā, ir cilvēki, kas ļoti arī, nu, kas tajā visā redz kaut kādu misiju, jā, un grib. Un bet es esmu audžu vecāku mentors. Esmu mentors, tā kā es jaunos, tā kā jā, esmu runājis, jā. Nu, citu satura šīs te visas formalitātes, ka jāiet psihologs, jāaiziet tur bāriņties, un šī tā, nu, tā formalitāte visu, citus, nu, es cenšos būt godīga un stāstīt, kā ir bijis, galīgi tur medu ausīs necenšos lietu, jo, nu, tā tas ir. Vai tu noteikti esi domājis, nu, ka tu esi sistēmājis tik ilgi un tevi pieredze un ir kā mēs tik daudz daram un runājam un stāstam, bet tas savus ģimeņu skaits, nu, viņš nepieaug. Viņš tā kā pat vairāk tā kā samazinās periodiski un kaut kā mēs nevaram visus tos caurumus aizlāpīt un tie bērni atkal nonāk institucionālajā aprūpē. Vai tu esi domājis par tiem iemesliem, kāpēc, kas ir, nu... Ko mums būtu jādara citādāk? Es nezinu, Tiltam un pārējiem iesaistītajiem, varbūt tev ir kāds gudrības atziņas vārds. Nu, Tiltiem, vai viņi visā var kaut ko vairāk izdarīt? Es nezinu, Tilti. Tas ir, es tiešām nebeigšu, es esmu ļoti pateicīga, tiešām pateicīga, tik daudz, tiešām tādas kvalitatīvas palīdzības, kā Tilti man ir snieguši man nav snieguši citi tiešām. Kāds atbalsts tad ir audžu ģimenei vajadzīgs, kā tu teikt? Es tagad tā ļaušos, jo man paprasīs, tu tas arī pateikšu. Labi, stāsti. Pirmām kārtām tas ir darbs. Es domāju, tas tieši par audžu ģimenēm, un tas ir jānoformē arī kā atalgojums ar visiem ienākumiem, jo, piemēram, šobrīd es jau ilgstoši, man, nu, pat cik maz bērns bija, un arī tie sarežģītie bērni, es nevaru nekur aiziet strādāt. Tas ir viens, otrs. Es arī negribu nekur iet strādāt. Man liekas, es ļoti daudz tiešām vērtīgu darbu. Es ieguldu sevi pilnībā. Es daru visu tā, lai tas būtu pilnvērtīgs sabiedrības loceklis, lai viņš varētu strādāt. Nezinu, būtu nodokļu maksātājs un lai viņš nebūtu kārtējs narkomāns. Es ieguldu, es 150% sevi atdodu. Un es būtu ļoti priecīga, ja man tas, nu, ja pienāktu X moments, un es varētu, pieņemsim, momentos, kad es pārtraucu to darīt, piemēram, bezdarbnieku pabalstu saņemt. Kāpēc ne? Sociālās garantijas. Tieši tā. Es nevis aizgāju uz darbu, es viņu paņēmu pie sevis. Un tur ļoti bieži ir vēl darbs ar radiniekiem, ar skolām, Tas ir milzīgs darbs. Tas nav tā vienkārši paņemt mazu pūkainu mīļu bērniņu padzīvot. Nē, tur jebkurā gadījumā es zinu, kad ir specializētās ģimenes, es zinu, kad ir krīzes ģimenes, bet jebkura audžu ģimene pa lielam lielākoties veic milzīgu darbu. Tas ir,
Nu, savādāk to nevar. Tie ir traumāti bērni. Nu, tie nav. Tad ieplānoti. Tad lielākoties, tur jau no paša sākta gala, arī tie visi, tā atlīdzība, nu, viņi ir smieklīgi. Un tagad jau sola ar jauno gadu. Visu laiku sola. Visu laiku sola, un, protams, kad mēs ticam, ka būs. Jā. Nu, tad ideālā variantā auģu ģimene nestrādātu citu algotu darbu, bet šis būtu tas darbs, lai viņi ar 100% veltītu. Nē, šitas arī būtu darbs. Un, Nu, šis ir ja tas grib darbs, vai ne? strādāt, lai strādā. Jā. Kāpēc ne? Jo tas ir darbs. Jā. Tas ir darbs. Tāpēc tu tur neieslīgsti. Tu ļoti daudz ko tehniski dari, lai tu varētu izdarīt. Parūpēties. Ja tu gribētu paņemt uz visiem laikiem tu adaptētu to bērnu, tev atrastu kaudzi jautājumu. Ja tu gribi tikai brīvdienās, tu esi viesģimene. Viss. Tad, kad tu esi auģu ģimene, tu strādā šo darbu. Jā. Tev izņem, ievieto, atgriežās, neatgriežās. Lūk tā. Tad finansiālais atbalsts, un, protams, tas ir vispamatā un svarīgs. Nu, kāda veida atbalsts tad vēl? Ko tu saņem vai kas tev liekas, kas ir bijis nozīmīgs un svarīgs? Jā. Es domāju, ka valsts kā līmenī vajadzētu psihiatrijā attīstīties. Bišķiņ kaut kā vairāk, dziļāk. Jā. Jā, es laikam gribētu, lai saprotu, ka tas ir darbs. Tas ir darbs. Es gribētu par to arī saņemt atalgojumu un visas sociālās garantijas. Nav tā, ka es nevaru iet strādāt, es varu. Tad varbūt es šito visu darīšu, varbūt es nedarīšu, tad es negribu to darīt. Tad es eju strādāt. Viss. Es labprāt laikam tā kā tā to visu. Nu, tā kā jau noslēdzot mūsu sarunu, es domāju, tie, kas klausās un varbūt vēl domā vai šaubās, gaida kaut kādu pēdējo zīmi no debesīm vai uz sienas. Ja? Kas ir tas iedrošinošais vai tas, ko tu gribētu pateikt tiem cilvēkiem, kas apsver šo iespēju? Pirmkārtām, lai vai kādu motīvu pēc ir radusies šī doma iet līdz galam, es vienmēr visiem iesaku tikt līdz apmācībām, iziet apmācības. Pat, ja kaut kādu iemeslu pēc izlēmas nekļūt par auģu ģimene, tā ir milzīga vērtība, tur ļoti interesants apmācības ir. Un tad vēl tas, ka tie ir mūsu bērni. Šodien tas ir 9-gadīgs bērns, vēl pēc 9 gadi tas būs mans kaimiņš. Viņš man kaimiņos dzīvos. Un man liekas, ka tas taču ir tik forši, kad nevis es gaidīju, kad kaut kāda tur bērnu nams mēģināja viņu izaudzināt. Jā, viņš tomēr pie Origauta ir nodzīvojis. Bet viņš pie manis, manā uzraudzībā, viņš saprot, kā te viss ir iekārtots, kāda ir dzīvē noteikumi, ko drīkst, ko nedrīkst. Un man tik forši kaimiņš. Un es saprotu, tā šodien, kur līmēsim tāpat es tavā dzīvoklī vai manā dzīvoklī. Un es esmu izdarījusi visu tā, lai viņš būtu varīgs. Un man liekas, tas ir gandarījums. Mēs negaidām negaidām kaut kādu palīdzību nezinu, ka tur bērnams ir tas gudrākais vai kaut kādi tur speciālisti. Nē, mēs katrs varam. Taču mammas un tētus neviens nesagatavo. Viņi kļūst, viņi dara no sirds. Un tad ir gandarījums no tā rezultāta, tā arī te. Man paliks atmiņā, laikam, no šīs sarunas viena no lietām, protams, par to līdzsvaru starp struktūru un gādību un to, ka tev tas tiešām izdodās, un tu esi lielisks piemērs tam. Bet arī tas, ko tu teici par to bezmuguru kalnieku, kā tu to definēji, to paudzi. Tu kaut kā teici paudzi, kura ir tāda vāja. Tas ir skumji. Es nezinu, par šo būs jādomā. Kā varbūt tās jau ir sekas ar tam, ka struktūra nav bijusi iepriekš un kaut ko esam palaiduši garām. Man liekas, ka tā paudze, kura ir pārmērīgā stingrībā augusi, viņa labu gribot ir radījusi paudze, kuri vispār vai jau peld pa straumi. Un šiem
cilvēkiem ir nākamā paudze, kur vispār nezinu, ko es drīkstu pateikt, es drīkstu tam bērnam pateikt, vai ne, man tagad jānopērk viņam kaut kas vai nav, visā nezinu, ko darīt. Tāpēc man liekas, ka noteikti ir vispārībā sabiedrības vecāki pieaugušie jāspēcina, jāiedrošina, kad būt stingram tas nav slikti. Un būt stingram nenozīmē būt ļaunam. Tas ir tā vienkārši, tā ir tā un nekā savādāk. Un pašam tam noticēt. Jā, un visā saprast, kas tu tagad būs. Kurā momentā Ola sāka visu mācīt? Vajag, un tā tu ej, un tu saprati, tu esi boss. Viss. Un viss notiek. Okay. Tad uz šīs pozitīvās un iedrošinošās nots mēs šo sarunu varētu šoreiz noslēgt. Es gribu tev teikt milzīgi paldies par to, ka tu atnāci skolēnu brīvlaikā. Tavām meitenēm sēžot aiz durvīm un noteikti nepacietīgi gaidot, kad mamma beidzot nāks. Paldies par tavu mugurkaulu, par to piemēru. Es gribētu teikt, diezgan tāda rets gadījums tu esi. Jā, īpašs un rets, un lai tev izdodās tā turpmāk, izklausās, ka robežu dzīvē nolikt māki, pa sevi parūpēties māki, lai tev izdodās, turpināt darīt to, ko tu dari, un iedvesmot citus. Es ceru, kad tu ar šo sarunu arī padalīsies kā influenceri ar visiem saviem draugiem un kolēģiem un pārējiem, lai viņi redz, ja. Un es aicinu tevi, Anna, un arī visus mūsu klausītājus un skatītājus 8. novembrī, sestdienā, pievienoties mums uz konferenci klātienē Rīgā, dzīve uzgaidāmajā telpā, kur būs iespēja uzzināt vairāk par to, kā mēs varam palīdzēt šiem mūsu bērniem, kuri dažādi iemesli dēļ šobrīd ir kā uzgaidāmajā telpā. Viņi nav savā ģimenē, viņi gaida varbūt atgriešanos vai nonākšanu nākamajā pastāvīgajā vietā, bet šobrīd tā sajūta ir, ka viss ir uzlikts uz pauzes. Kā mēs kā uzņemošās ģimenes, kā mēs kā speciālisti varam šos bērnus un viņu aprūpētājus stiprināt. Vairāk informācijas par šo konferenci variet atrast palīdzbārņiem.lv pieteikuma anketa. Zinu un ticu, ka tā būs brīnišķīga tikšanās mums visiem, tā kā visi laipni aicināti. Jā, lūdzu dalieties ar šo sarunu savos sociālos tīklos, atstājiet mums kādu komentāru, nospiediet sirsniņu, lai redzam, ka esat dzirdējuši un klausījušies, un paldies, un līdz nākamai sarunai. Visu.